Daugavpils novada kultūras centrā turpinās 2003. gadā uzsāktā projekta Mode Hash dalībnieku mēģinājumu gatavošanās oktobra braucienam uz Francijas pilsētu Tūru. Projektu finansē Daugavpils novada dome un Mode Hash Eiropas asociācija. Mode Hash ir Eiropas kultūras notikums, kura mērķis ir paplašināt mākslas un radošuma ietekmi cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīvē, to iekļaušanos sabiedrībā ar skatuves mākslas un citiem radošās komunikācijas līdzekļiem, sekmēt mērķa grupas līdzvērtīgu uztveri un izpratni sabiedrībā. Daugavpils novada doma patiešām jau vairākus gadus ir kļuvusi par sadarbības partneri Šarlemā institūtam Tūrā, kas ir izvietots Francijā. Mēs esam vienojušies par savu līdzdalību tādā lielā Eiropas adaptētās modes projektā, kas ir veltīts cilvēkiem ar kustību traucējumiem, viņu gan radošo vajadzību apmierināšanai, gan arī dažādu sadzīves vajadzību kārtošanai. Tādā veidā mūsu uzdevums ir izveidot 10 minūšu izrādi. Šoreiz uzdevums ir nedaudz dažādots, un šī fóruma vai festivāla organizētāji mums ir iedevuši, tādu var teikt, gatavu mūzikas gabalu. Viņi ir izvēlējušies vairākus mūzikas motīvus no populāriem pasaules mūzikliem, kas tā vai citādi skar cilvēku ar īpašām vajadzībām tēmu, varbūt ne tieši, bet tomēr cilvēks, kas ir citādāks. Mūsu režisors ir izvēlējies mūzikli Starmānija motīvu. Tās ir 3 melodijas, un uz šo melodiju fona mums tātad ir jāveido horeogrāfija, kustības, tērps, tātad kaut kādā veidā jāatceļ šī tēma ar savu uzvedumu. Kopš marta mēs jau diezgan aktīvi strādājam, esam izveidojuši savu radošo grupu, uzaicinājuši cilvēkus ar kustību traucējumiem no visa novada. Mums ir pārstāvēts lielā mērā Vabos pagas, Vabos vidusskolas audzēkņi, arī Silens vidusskola piedalās, ir pārstāvi no Medumiem. Tāpat arī esam uzaicinājuši savus iepriekšējos sadarbības partnerus Ilūgstes novadu. Un viens puisis arī no turienes pie mums brauc uz mēģinājumiem. Tātad esam uzaicinājuši arī režisoru. Mums ir Daugavpils teātra režisors Viktors Jansons, kas ir uzņēmies šo gan režisoru, gan arī horeogrāfu darbu. Un šī paša teātra tērpmāksliniece Natālija Marinoha arī veido atbilstošus tērpus. Izrādē piedalās cilvēki ar īpašām vajadzībām no Daugavpils un Ilūgstes novada. 3. Eiropas adaptētās modes veidotāju fórumā, kas Tūrā norisināsies no 16. līdz 20. oktobrim, piedalīsies arī dalībnieki no citām valstīm – Lietuvas, Polijas, Itālijas, Beļģijas, Portugāles, Spānijas un Francijas. Radošās grupas mēģinājumi turpināsies līdz pat septembrim. Oktobrī Daugavpils novada iedzīvotājiem būs iespēja noskatīties iestudējuma pirmizrādi.